Labs rīts. Gaidīju, kad vitrīna izslēgsies, lai var parunāt. Jā, dzeru delicious. Uz ūdens bāzes arī labs, piena man nav. Bija atslodzes ūdens 36 stundas. Un ļoti labi ir sākt, lai neceltu atpakaļ insulīnu, jo tieši kas notiek, kad ir atslodzes dienas, mēs ļoti regulējam tieši šo kāpumu kritumu insulīnam. Pirmās reizes nav vieglas, es varbūt uzfilmēšu video par savu pieredzi un šo saucamo, es viņu pa gavēni saucu vairāk nekā par badošanos, un tā mēs varam ietaupīt arī īstenībā naudu uzturbagātinātājiem īstenībā. Bet koraļi ļoti labi nāk palīgā šajās dienās, ir īpaši pentokāns, H500 un koraļu ūdentiņš. Ja ir, tad es kādreiz mainu uz Ocean Wine arī padzeru. Ļoti izcili. Ja nav, var dzert salsūdeni, bet ar to salsūdeni ir kā ir. Vienu reizi var, ja vairākas reizes, tad viņš sēdina nieres vienkārši. Tomēr pentokāns šo sāļu un sārmu līdzsvaru atjauno vienkārši zibenīgi, jā. Nu, lūk, un jā, nevajag sākt ar kaut ko saldu. Delicious arī neceļ insulīnu, ja, tur nav cukura. Tur ir laikam stēvija iekšā, manuprāt, jā. Man liekas, ka stēvija, kas vai arī jāskatās vienmēr savu. Bet es zinu, ka neceļ insulīnu, tas ir pārbaudīts. Garšīgāk man garšo ar mandaļu pienu, bez cukura dzert, tā kā tagad leduskapis patukšu nav, tad ar ūdeni, bet arī jauki, it īpaši nevis ēdis neko. Bet tā ir labi sākt ar kaut ko, ar kādu dārzeņu sulu, lai arī atjaunot. Protams, tā 36 stundas nav varbūt tik daudz, bet iesācējiem pietiekami. Es kādreiz nevarēju jau otrajā dienā likās, pēc 16 stundām jau likās, ir viss. Krahs un kirdiku, un es ģībstu, un es nevaru izturēt. Tas arī ir tas, ka tavs ķermenis ir pieredzis šo insulīnu saņemt tikai no saldām lietām. Ja? Arī no saldiem augļiem. Tāpēc ir ļoti sveitīgi pabūt uz ūdens, un tīpaši pēc svētkiem. Kurš gan bija ļoti godīgs šajos svētkos, ja? Es pirmo gadu pēc ilgiem ļoti gadiem īstenībā nebija ļoti godīgs. Nebija arī pāri, bet tāpat piparkūkas savas pašceptās paēdu, kur bija kaut kas riekstu ziedu cukurs, ja? Balto cukuru nē. Laikam pie mammas tikai 2 kūciņas apēdu, vēja kūks, viņa bija uztaisījusi tāds maziņas. Tā ir cieņa. Un, kad tētis speķi pīrādziņu nesīja īstoja ar visu savu sirdu un veseli, tu arī viņu paņem, ja? Kā saka, es saku, ne tas, kas mūsu mutēs ienāk, tas, kas iznāk no mūsu dvēselēm, tas rada vairāk postu nekā tas, ko mēs apēdam. To vajag atcerēties, ja? Bet bez galējībām. Bija svētki, tagad saņemam sevi rokās, gavējam, padzīvojam, dodam atpūtu ķermenim. Un vēl vakar es izdarīju vienu kļūdu. Es iedzēru tā castor oil, kā viņu sauc latviski? Es mūžīgi aizmirstu. Burceņa arī izmesta. Labi, kad runāšu tālāk savādāk. Es neskrienu man latviski prātā. Rīcineļa, atcerējos rīcineļa. Un viņi praktiski sāk iedarboties pēc kādām, 2 līdz 6 stundām. Un es viņu iedzeru 9. Un 1 sākās procesi. Es līdz 3 naktī, gāju uz toleti. Bet rīcineļa ir ļoti labi, jo viņā žultsceļus patīra ārā. Aknē ļoti patīk, kad žultsceļi attīrās. Tā ir ļoti laba metode. Un atkal tad, kad šie sāļu un sārmu līdzsvars tiek izjaukts, tad, kad tu intensīvi tīries, tā, protams, ir šķidrāka vēdera izēja, ir jārēķinās. Tad ir ļoti svarīgi atjaunot sāļu un sārmu līdzsvaru, un iztīrīt ārā to, kas bija sēsts, un padzīvot uz ūdens, lai tā kā restartu savam ķermenītim dotu. Mēs visi esam cilvēki un gribam panašķēties un pasvinēt svētkus, bet lai tas nekļūst par mūsu ikdienu. Lūk, tā kā dzeršu savu šokolādes delicious. Arī kaut kāds 3 gadus viņa nebija dzērusi, un tagad kaut kā ir forši, jo viņā ir arī kaut
kaut kāds procentīgs kolagēna, ja, un vitamīni ir, un tomēr tādu ir labāk dzert nekā kaut kādu uztaisīt vienkārši tēju. Pareizi? Nu, lūk. Tā kā tā, bet pamatā ir ūdens. Bez tā nekur. Un kad gavējam ir sausais gavēnis, protams, to es vēl neesmu praktizējusi. Nejūtu vajadzību, bet kas zina. Bet uz ūdens gavēnis ir ļoti, ļoti svētīgs. Gan miesam, gan garam.